Sveiki! 1945. gada 16. jūlijā ASV detonēja pirmo atombumbu cilvēces vēsturē, un kopš tā laika, kara laukā, kodolieroči ir izmantoti tikai 2 reizes uz Japānas pilsētām Hirošimas un Nagasaki, bet Amerikas Savienotās valstis ir oficiāli veikušas vairāk kā 1000 atombumbu testu. Interneta dzīlēs ir pieejami video ar zemūdens, pazemes, atmosfēras un arī ārpus atmosfēras testiem, kurus ASV veica kosmosā, un šodien paskatīsimies uz vienu no šiem testiem, kas radīja negaidītas sekas arī uz zemeslodes. ASV kosmosa kodola izmēģinājuma programma tika saukta par Operation Fishbowl. Šī programma bija daļa no plašākas kosmosa kodolieroču attīstības un izpētes programmas, kas tika īstenota augstā kara laikā. Operation Fishbowl sērijā tika veikti dažādi kodola izmēģinājumi, tostarp arī sprādzieni atmosfērā un kosmosā, lai izpētītu kodolieroču potenciālu un ietekmi. Starfish Prime bija lielākā un viena no 5 ASV veiktajām kosmisko kodolieroču testēšanas operācijām, kas notika 1962. gada 9. jūlijā. Šī operācija bija daļa no plašākas kodolieroču attīstības programmas. Galvenais mērķis Starfish Prime bija pārbaudīt kodolieroču efektivitāti un ietekmi uz augšējās atmosfēras elektriskajiem un magnētiskajiem laukiem. Operācijas laikā ASV izvēlējās veikt kodolieroču sprādzienu ārpus atmosfēras, lai novērtētu tā ietekmi uz kosmosu un Zemi. Oriģinālais kodolgalviņas palaišanas datums bija 1962. gada 20. jūnijas, bet kad Thor raķete, kas transportēja kodolgalviņu ārpus atmosfēras, sāka nekontrolēti mainīt trajektoriju, tika pieņemts lēmums to uzspridzināt. Raķete tika uzspridzināta kopā ar visu kodolgalviņu, kuras radioaktīvās atlūzas pēc sprādziena nokrita okeānā, kā arī uz Johnsona atolu, ASV piederošai neapdzīvotai teritorijai, no kuras šie testi tika veikti. Vērts pieminēt, ka atolu drīkst apmeklēt tikai ar speciālām atļaujām. Pēc šī neveiksmīgā testa tika apzinātas visas problēmas un otrais mēģinājums tā paša gada 9. jūlijā bija veiksmīgs. Raķete ar kodolgalviņu tika palaista apmēram 23:00 pēc vietējā laika un 13 minūšu laikā sasniedza savu mērķa augstumu. Sprādziens notika virs Klusā okeāna, netālu no Havaju salām apmēram 400 km augstumā, ar 1,4 megatonu sprādzienu spēku. Salīdzinājumam, atombumba Little Boy, ko ASV 2. pasaules kara laikā uzmet uz Hirošimas, bija tikai 15 kilotonnas, jeb 0,015 megatonnas. Ļoti iespaidīga starpība, kas arī radīja negaidītas sekas. Starfish Prime sprādziens bija vērienīgs un radīja ievērojumu ietekmi uz Zemes augšējo atmosfēru un elektromagnētisko lauku. Sprādziens radīja plašu un spilgtu gaismu parādi, kura bija redzama no daudzām tuvējām vietām. Taču turpmākās sekas bija arī nopietnas, jo tas izraisīja elektromagnētiskos traucējumus, kas ietekmēja elektroniskās sistēmas gan uz Zemes, gan kosmosā. Traucējumi bija tik spēcīgi, ka instrumenti, kuru uzdevums bija mērīt sprādziena intensitāti, izgāja no ierindas. Netālu esošajās Havaju salās sprādziens izraisīja vairākus negaidītus efektus. Galvaspilsētā Honolulu pārstāja darboties ielas gaismas, daudzās mājās ieslēdzās avārijas signalizācija, kā arī telefona līnijas tika izsistas no ierindas. Detonācijas laikā izlaistās beta daļiņas sekoja Zemes magnētiskajam laukam un izgaismoja debesis, radot ziemeļplazmai līdzīgus efektus, kurus varēja redzēt pat 20 000 km attālumā, ekvatora otrajā pusē no detonācijas vietas. Liela daļa no daļiņām absorbēja arī Van Allena radiācijas jostas. Papildus galvas sāpes zinātniekiem izraisīja fakts, ka sprādziens dēļ lielā elektromagnētiskā pulsa izsita no ierindas 3 zemējā orbītā esošos satelītus. Testu novēroja gan no kuģiem, gan lidmašīnām. Pat Padomju Savienības kuģi neaicināti ieradās netālu no detonēšanās vietas. Līdz ar galveno kodolgalviņu saturošo raķeti tika izšauts arī 27 mazākas raķetes ar mēra instrumentiem, bet jau iepriekš minēto iemeslu dēļ tas nespēja veikt akurātus mērījumus. Neizmirst nospiest šim video like un abonēt manu kanālu. Tiksimies nākamreiz!